Manā prezentācijā jūs uzzināsiet par 2 jauniem BASF risinājumiem graudaugu aizsardzībai no slimībām. Un pati jaunākā un nozīmīgākā inovācija ir jaunais fungicīds Kapalorevī. Tas ir pirmais revisola fungicīds, kurā ir 3 darbīgās vielas. Tiesa gan tieši šodien šis fungicīds vēl nav augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, bet šonedēļ mēs uzzinājām labas ziņas, ka tehniski lēmums ir pieņemts un pavisam tuvākajā laikā, noteikti marta 1. dienās, arī tiks pieņemts lēmums par oficiālu iekļaušanu reģistrā. Kas tad lācītim ir vēderā? Kapalorevī satur sekojošas darbīgās vielas. Jau iepriekš pieminēto azolu revisolu, otra darbīgā viela ir metrafenons no fungicīda Flexity, un trešā darbīgā viela ir piraklostrobīns jeb F500. Jaunajam fungicīdam formulācija ir emulsijas koncentrāts un reģistrētais devu diapazons no 0,75 līdz 1,5 litriem uz hektāra. Un tas ir īpaši piemērots T1 apstrādei, jeb agrīnai apstrādei. Kāpēc tā? Turpinājumā uz to es atbildēšu. Šajā attēlā mēs redzam vairākas graudaugu slimības, kuras ir aktuālas tieši agrīnās attīstības stadijās. Savukārt vidusdaļā mēs redzam daudzstūri, kurā pa kārtām ieklāsim dažādas darbīgās vielas un to iedarbības efektivitāti. Lūk, pirmais pelēkais segments parāda, ka metrafenons ir spēcīgs uz miltrasu un atsvēda plankumainību. Otra darbīgā viela F500 mums ir plaši pazīstama kā nenoliedzams līderis dažādu rūsu ierobežošanā, kā arī ar spēcīgu efektivitāti pret Drešlera sugas ierosinātām slimībām, tādām kā miežu tīklu plankumainība vai dzeltenplankumainība kviešos. Un trešā darbīgā viela revisols mums ir pazīstama kā izcili spēcīgs produkts septoriozes, jeb pelēkplankumainības ierobežošanai, dod būtisku pastiprinājumu rūsu, plankumainību un miltrases ierobežošanā, un kas ir unikāli, revisols ir izcils fungicīds miežu ramulārijas ierobežošanai. Līdz ar to mēs iegūstam tumši zilo līniju, kas parāda kopējo jaunā fungicīda Kapalorevī iedarbības spektru. To pašu varbūt mazliet sistemātiskāk mēs redzam šajā tabulā. Katrā kolonnā ir vienas darbīgās vielas efektivitāte uz katru no slimībām, un labajā pusē mēs redzam kopējo Kapalorevī efektivitāti augšā uz kviešu slimībām, un mēs redzam, ka tā ir laba līdz izcila uz visām nozīmīgākajām slimībām, tajā skaitā uz atsvēda plankumainību, kas ir iemesls, kāpēc mēs pozicionējam šo fungicīdu tieši agrīnām apstrādēm. Un apakšējā četrstūrī jūs redzat efektivitāti uz miežu slimībām. Tātad šis fungicīds Kapalorevī satur 3 unikālas darbīgās vielas, kas tirgū ir tikai BASF rīcībā, nevienai no tām nav analogu jeb ģenēriķu. Par vienu no izcilajām sastāvdaļām jūs īsumā iepazīstināja Jānis ar revisolu, bet kas tad vēl Kapalorevī padara unikālu? Un lūk, ja mēs apskatām, ko dod darbīgās vielas F500 pievienošana standarta fungicīdiem. Šeit mēs redzam 5 izmēģinājumu rezultātus Dānijā, un šādu ražas pieaugumu iegūstam no standarta fungicīdiem. Bet ja mēs tam pievienojam klāt F500, mēs iegūstam papildus
3,8 decitonnas jeb centnerus no hektāra, ja šo risinājumu mēs esam lietojuši 1., 2. mezgla stadijā. Protams, mums rodas loģisks jautājums, bet kā var izskaidrot tik būtisku ražas pieaugumu no darbīgās vielas F500? BASF zinātnieki meklēja atbildi uz to. Un lūk, atbilde ir, ka F500 palīdz efektīvāk izmantot slāpekļa mēslojumu augos. Šeit zinātnieki 18 izmēģinājumos veica sekojošu eksperimentu. Tika lietotas dažādas slāpekļa mēslojuma devas, un līknes parāda iegūto ražu gaiši zilā bez fungicīda, un tumši zilā līkne parāda iegūto ražu, ja T1 apstrādē lietots Revisols plus F500. Tātad Revisols plus F500 nozīmē, ka tas ir vai nu Balaja vai Kapelo Revī. Un ko mēs iegūstam? Mēs redzam, ka nelietojot fungicīdu, mēs esam ieguvuši ražu 9,3 tonnas, izmantojot 186 kg slāpekļa uz hektāra. Bet, ja mēs esam lietojuši T1 apstrādē Kapelo Revī vai Balaja, mēs to pašu ražu esam ieguvuši, izmantojot 132 kg uz hektāra slāpekļa. Šī starpība 54 kg uz hektāra atbilst 150 kg amonija salpetra. Bet, ja mēs pastrādājam ar kalkulātoru, tad mēs varam izrēķināt atdevi no viena lietotā slāpekļa kilograma. Šajos izmēģinājumos vidēji ar 1 kilogramu slāpekļa tika iegūti 50 kg graudu, ja T1 fungicīds netika lietots. Bet, ja mēs kā T1 fungicīdu lietojām Revisolu plus F500, mēs ar 1 lietoto kilogramu slāpekļa ieguvām 70 kg graudu, jeb par 41% vairāk. Tātad, šis Revisol plus F500 mums palielina slāpekļa izmantošanās efektivitāti. Bet kāds gan sakars slāpeklim un augu slimībām? Šajos attēlos mēs redzam auga lapas mikroskopa palielinājumā. Kreisajā pusē ir pilnīgi vesela auga lapa, bet labajā pusē ir lapa, kura vizuāli no ārpuses jums liktos pilnīgi vesela, taču mikroskopā mēs redzam, ka ir sākusi attīstīties pelēka plankumainība, bet tā ir latentā fāzē. Latenta ir tāda, kur nav ārēju pazīmju. Ja mēs domājam, ko tad dara slāpeklis un kas notiek augos, augu fizioloģijā, tā ļoti vienkārši un primitīvi sakot, mēs zinām, ka augos notiek fotosintēzes process, augos izmantojot dažādus resursus – slāpekli, ūdeni, CO2, saules gaismu. Tātad šo procesu rezultātā tiek veidota raža, un fotosintēzes aktivitātei ir ļoti liela ietekme, bet fotosintēze nevar produktīvi noritēt, ja augs nav vesels. Līdz ar to mēs nonākam pie secinājuma, ka, lai šī fotosintēze būtu efektīva un mēs iegūtu maksimālo atdevi, ir jābūt veselām lapām. Un mūsu pētījumi slimību monitoringā parāda jau daudzu gadu garumā, ka ļoti bieži mēs nenovērtējam šo latento septoriozes jeb pelēkplankumainības infekciju, kas īpaši izteikti parādās sezonās ar zemu slimību spiedienu vai septoriozes izturīgām šķirnēm. Bet tāpat laikā šis izskaidro Revisola
nozīmi. Tātad Revisol, pateicoties tam, ka šī ir ļoti spēcīga darbīgā viela ar ārstējošu un ilgu aizsargājošu efektivitāti, šī darbīgā viela tādēļ spēja efektīvi palielināt auga produktivitāti pat tajās situācijās, kad vizuāli mēs vēl nenojaušam. Tātad tas ir izskaidrojums, kur slēpjas ražas pieaugumi no Kapalo Revī un vispār Revisol produktiem. Bet patiesībā Kapalo Revī ir tas pats, kas Balāja plus Flexity. Tikai, protams, jūs piekritīsiet, ka tad, ja produkts jau ir noformulēts vienā kanniņā ar 3 darbīgajām vielām, to lietot ir daudz ērtāk. Ja mēs salīdzinām, ko tad mēs iegūstam vairāk no Kapalo Revī? Tā tīri grāmatvediski, ja mēs mūsu standartā lietojām Balāja plus Flexity 0,5 plus 0,75, tad mūsu standarta ieteikums Kapalo Revī ir 0,8 litri uz hektāra. Un rezultātā jūs redzat, ka katru no darbīgajām vielām mēs iedodam mazliet vairāk. Tālāk gribu parādīt izmēģinājumu rezultātus Latvijā par pirmās T1 fungicīdu ražas pieaugumu. Un mēs redzam, ka dažādi BASF fungicīdi T1 apstrādē dod labāku ražas pieaugumu. Vidēji tas ir vairāk kā 0,5 tonnas uz hektāra. Un pat pie zemes graudu cenas tas nodrošina vairāk kā 100 eiro uz hektāra. Tātad mums neradās šaubas par ekonomisko rentabilitāti, lietojot šos BASF efektīvos T1 apstrādes fungicīdus. Ja mēs rezumējam visu iepriekš dzirdēto par jauno fungicīdu Kapalo Revī, tad mēs redzam, ka Kapalo Revī ir ērts ar to, ka lietojams visās graudaugu kultūrās, tātad kviešos, miežos, auzās, rudzos un pat tritikālē mēs varam pielietot vienu un to pašu fungicīdu Kapalo Revī. Otrakārt, šim fungicīdam piemīt ļoti ilgstoša, aizsargājoša un spēcīga ārstējoša iedarbība. Un treškārt, tas ir uzticams dažādos apstākļos, gan augstā laikā, kad mēdz būt pavasara salnas vai krasas temperatūras svārstības, gan arī lietainā laikā, kad mums ir jābaidās, vai lietus nenomazgās fungicīdu no augu lapām. Līdz ar to Kapalo ir ērts un efektīvs T1 risinājums. Bet tagad es vēlos nelielu lirisku atkāpi un jautājums, vai visi plankumi vienmēr ir slimības? Un ja vienmēr nav slimības, kā var saprast, kuri plankumi ir slimības un kuri nav? Īpaši daudz šādu jautājumu radās pagājušajā gadā, kad bija ļoti karsts un sauss, un šie jautājumi radās daudzās valstīs, ne tikai Latvijā, arī Slovākijā, Vācijā, Francijā, Anglijā. Pat pieredzējuši eksperti skatās uz lapām un nevar saprast, kas tas ir. Bet jautājums, vai jūs pazīstat, kas ir šī pa ainu? Nekautrējieties. Absolūtais vairākums no ekspertiem atbildētu, ka tā ir dzeltenplankumainība. Bet pagājušajā gadā likās dīvaini, kā var būt tik daudz dzeltenplankumainības pat tur, kur ir lietoti efektīvi fungicīdi. Tādēļ tika lūgta ekspertīze ģenētiskā līmenī. Un lūk, kas tika atklāts. Šajā attēlā redzamā slimība nav dzeltenplankumainība. Tie ir fizioloģiskie plankumi. Kāpēc es par to stāstu? Lai jūs pievērstu vairāk uzmanības konkrētai sezonai apstākļiem, kas var radīt uz augiem dažādus plankumainības, kuras vienmēr nav slimības. Un šīs fizioloģiskās īpatnības nepadodas dresūrai ar parastiem fungicīdiem. Tātad mums būtu jāzina,
kas ir mūsu instrumenti, jeb arsenāls, ko izmantot, ja augi cieš no dažādiem stresa apstākļiem. Tādēļ es turpināšu ar otru jaunumu, kas ir mūsu piedāvājumā graudaugiem. Un tas ir Comet Pro paka, jeb Comet Pro kombinācijā ar citu fungicīdu. Un primāri mēs domājam, ka tas ienāks tirgū kā Comet plus Inox, bet tagad mēs zinām, ka būs gan Comet plus Inox, gan Comet plus Kurbatur. Kas ir šie produkti? Comet Pro ir tīrs piroklostrobīns, tātad F500. Savukārt Inox un Kurbatur ir tīrs proteokanazols. Proteokanazolu jūs noteikti dzirdat katreiz, kad uzstājās dažādas kompānijas un runā par fungicīdiem, jo tas ir šobrīd viena no visplašāk lietotajām azolu darbīgajām vielām, jo, godīgi sakot, mūsu konkurentiem jau neviena cita azola nemaz nav. Bet, tā kā mēs zinām šī azola nozīmīgumu uz atsevišķām slimībām, arī mēs piedāvājam šādu kombināciju, bet unikāli, ka tikai mūsu rīcībā ir F500. Mēs ieteiksim šo produktu kombināciju lietot devās 0,33 litri uz hektāra Comet Pro plus 0,33 litri uz hektāra Kurbatur vai Inox. Šis risinājums būs tieši T1 apstrādēji un būtiski, ka šis ir ekonomiskā segmenta risinājums, tātad pielāgots zemām izmaksām, tur, kur mums ir aktuāli arī no vidēja potenciāla laukiem panākt maksimālo atdevi. Bet man vēl arvien gribas jums paskaidrot, kāpēc tad, piemēram, šis risinājums būs labāks nekā, piemēram, azoksistrobīns ar proteokanazolu, kas plaši pieejams jau bija, piemēram, pagājušajā sezonā. Un tad man atkal ir jāatgriežas pie unikālajām F500, jeb piroklostrobīna īpašībām. Zinātnieki arī mēģināja izskaidrot šo fungicīdu priekšrocības augu stresa situācijās. Un lūk, ko viņi atklāja. Ja augi cieš no sausuma, tad tika mērīta augu transpirācija, tad, ja fungicīds nav lietots, vai ja fungicīds F500 tika lietots. Un tika konstatēts, ka, ja lieto F500, tad mitruma trūkuma, jeb sausuma apstākļos ar vienu pieejamā ūdens litra daudzumu var iegūt lielāku graudu ražu. Attēls, fiziska bilde ir redzama šeit, kādi izskatījās augi kontrolē un kādi apstrādāti ar F500. To pašu skaidrojumu zinātnieki meklēja izmantot termogrāfa attēlu, un viņi konstatēja, ka diezgan primitīvi augi, kas apstrādāti ar F500, nav tik karsti, mērot auga virsmas temperatūru, tā nav tik karsta. Līdz ar to augs ir mazākā stresā, jo augi stresa situācijā izdala etilēnu. Etilēns ir novecošanas, jeb nokalšanas hormons, un jo mazāk tā etilēna, jo augs ir vitālāks. Un kopumā tātad secinājums ir vienkārši. 1 kilograma graudu saražošanai tiek patērēts mazāk ūdens, ja augi ir saņēmuši F500. Tīri vizuāli šeit ir attēls no miežiem. Šajā attēlā mieži nav saņēmuši fungicīdu. Šajā attēlā viņi ir apstrādāti ar azoksistrobīnu, jeb amistāru 100 grami uz hektāra, un šeit ar piroklostrobīnu, jeb F500 100 grami uz hektāra. Manuprāt, attēls paskaidro atšķirību starp dažādiem štrobiem, jeb darbīgajām vielām.
Ko tad reālos lauka apstākļos pagājušajā gadā spēja parādīt Comet Pro plus Inox? Bažas mums bija, jo sausums bija liels, bet neskatoties uz to, vidēji 2 izmēģinājumos Latvijā un Igaunijā šajā variantā, kur T1 lietots jaunais Comet plus Inox, ieguva par 1/4 tonu vairāk un neliela nopūta ar atvieglojumu man bija tad, kad es izrēķināju, ka naudas izteiksmē pie kviešu cenas 180, tie ir 43 eiro. Ja Comet plus Inox vai Comet plus Kurbatūra izdevuma svars ir apmēram 20 eiro, tātad mēs varam atvieglot teikt, nē, arī šajā traki sausajā gadā mēs neiebraucām auzās ar fungicīda lietojumu un izvēli. Tātad, kādas ir šī jaunā risinājuma priekšrocības? Tam ir augsta efektivitāte pret nozīmīgākajām slimībām, kviešos un miežos. Tam ir šis papildu fizioloģiskais efekts, jeb akselences efekts no F500. Tam ir pozitīva ietekme uz ražu, un tas ir pieejams, jeb ekonomisks risinājums. Tas būs nopērkams vienā kartona kastē, līdzīgi kā līdz šim Priexor plus Kurbatūra. Mēs varam iegādāties 5 litri un 5 litri. Tāpat arī šeit 5 litri Comet Pro plus 5 litri vai nu Inox, vai nu Kurbatūra. Par darbīgajām vielām noteikti jūs atceraties. Kāds ir lietošanas laiks? Mēs iesakām T1 apstrādei, bet iespējams lietot arī līdz ziedēšanas sākumam. Bet es vēlos uzsvert, un pie tehnoloģijām to paskaidrošu, mēs tomēr aizsardzības laiku no šī risinājuma panāksim mazliet īsāku nekā no Priexor plus Kurbatūra. Bet, protams, nozīme ir devai. Un, ja mēs runājam par reģistrēto devu, tad šim komplektam oficiāli reģistrētā deva ir diapazonā no 0,3 plus 0,3 līdz 0,4 plus 0,4. Tas man bija īsumā viss par 2 jauniem risinājumiem graudaugiem.